Zcash kļūda, kas izmaksā monētai nepilns 50% kritumu, un bitkoins pie svarīgas zonas. Zcash ar AI rīku palīdzību tika atrasta kļūda, kas ļāva izlaist fake monētas, līdz ar to piedzīvots liels crash šai monētai. Bitcoinam šī bija sliktākā nedēļa kopš 2024. gada jūlija. Tāpat Bitcoin šobrīd atrodas pie 61-62 tūkstošu zonas, un ļoti svarīgi būtu noturēt Bitcoinu 60 tūkstošu cenu līmenī. Ja nē, tad visticamāk Bitcoinu redzēsim 55 līdz pat 48 tūkstošiem. Pirmo dienu pēc 13 dienām pēc kārtas, kad bija Amerikas Bitcoin ETF negatīvs outflows, beidzot ir pozitīvs inflows, jeb nauda ieplūda, un tas bija nedaudz simboliski virs 3 miljoniem ASV dolāru. Ja tev interesē kripto, tad ieskaties mana profila apraksta linkā.